augstāks, jā. Un libido, nu, pa lielam tā ir apetīte, jā, un, protams, vīrietim libido, esamība, libido pieplūde dzimuloteklī, tātad ir erekcija, un sievietei arī pieplūde kaunumu lūpās, ja, un palielinās izmērā, klitors uzbriest, un starp citos pārbaudīt vīrietim. Jūs varat savam vīrietim pateikt, ja tu jūti, ka man dzimuma orgāni ir kļuvuši lielāki un klitors ir uzbriest, tas esmu gatava, ja. Un, protams, arī lubrikācija. Nu, pa lielam, ja mēs runājam līdz menopauzes laikam, vecuma grupa 25, 40 gadi, plus mīnus šajā vecuma grupā, lubrikanti pat nav vajadzīgi. Pa lielam, ja sieviete ir sagatavota, ja mēs runājam par veselīgu uzbudinājumu, ja. Un šeit arī es uzreiz tā gribu ieslīdēt uz tiem faktoriem, kuriem mēs vēl neapspriedām. Tie ir medikamenti. Jā, libido ietekmē arī medikamenti. Un, protams, mēs jau parunājām par antidepresantiem, bet interesants fakts, ka sievietes libido var arī svārstīties līdz ar ciklu. Jūs man esat jau ekspertes, 2 hormonu cikli mums jau ir pagājuši, jā, jūs jau zinat visu ļoti labi par cikliem, un paskatieties, šajā grafikā diena 14, ovulācija. Kād mums brīdis ovulācijas laikā, tātad mūsu estrogēni un progesterons īsi nokrīt, un pastiprinās testosterons. Testosterons tur ir diezgan, kā saka, zaškaļot, ja? Un tieši šajā laikā ļoti gribās seksu, jā. Sievietes organisms ir maksimāli tā sapucēts, un sievietes garstāvoklis ir tā sakārtots, ka viņa grib seksu, jā, un tas ir tas laiks, kad ir ovulācija, un tā, lai tiešām var notikt grūtniecība, jā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds arī būtisks faktors, ka